Anna Brigadere, Dievs daba darbs, lādētāja. Bērzu sulas vēl tek. Kalnā pie lielajiem bērziem sulu trauki rītos iet pāri. Dažā traukā sulas ir tik saldas, ka līp pie lūpām kā medus. Tēvs kāp bieži kalnā raudzīties, vai bērziem nedara pāri, kad diezgan dots, bērzu noslēdz. Izņem silīti un caurumā iedzen tapu. No jaunajiem bērziem meslu neņem, tie drīkst brīvi izlaist savu spēku pa zariem un lapām, mirdzēt un smaržot. Annele sēd sēcvidū uz zaļa samtaina mauriņa un brīnās, cik te augstu ir izliecies tas debesu loks. Tik dziļš un zils, gala nevar saredzēt nevienā pusē, ne otrā. Tais avotos gan laikam ir tas pasaules vidus. Un kas te brīnumu? Nemaz nemana, cik viegli aiziet diena. Tikai pret vakaru viņa paliek smaga kā gros, kas pielasīts skaistu raibu puķu. Nu būtu laiks, nu varētu no salasītām sākt pīt vaiņadziņu, bet acis miga cieti. Apsitās rokas ap grozu un pati puķu lasītāja iemiga. Bet rītā bija atkal cits gros un citas puķes. Avotos ir daudz putnu, jo bagātā meža pilsēta tepat vārtu priekšā. Un ļaudis te iet viegliem soļiem. Jāskrēj kalnā lejā, viņi visi runā ar Anneli, meitene nezina no kauna, kur likt acis. Kas nerunā, tas smejas, kas nesmejas, tas smaida. Kad iet garām, paskatās uz Anneli. Tikai Kaminskene nesmaida. Žogmalā pie dārza sēd tas pats vakarējais zēns ar dzeltenu matu kodeļu un baida zvirbuļus, kliegdams un akmeņus mezdams. Annele būtu labprāt zinājusi, kā viņu sauc, bet kā lai to izzina? No lejas no kalpu klētīm nāk troksnis, tur baras sievas. Hehe, atkliedzas puisēns ar dzelteno matu kodeļu. Dzi kā Kaminskene ārdās. Kam viņš to teica? Uz zvirbuļiem skatījās, uz Anneli ne, bet Anneli iepleta acis. Kaminskene ārdās, vai die, nes kā viņa to dara? Ar to zēnu varētu runāt, viņš nemaz vairs nelieks tik negāns kā vakar. Man māte teica, ka tā Kaminskene esot liels nemiera mantelis. Anneli uzdrošinās caur pieri paskatīties uz runātāju. Nemiera mantelis? Varētu tam puikam teikt, ka Kaminskenē mugurā nav viss mantelis, bet kažociņš. Bet kas to var tā izteikt? Man māte teica, ka tā Kaminskene skrejot ar skaudību kā vērkulis. Ar skaudību skrejot? Kā tad viņa to dara? Vai die, un tur jau viņa nāk, tā Kaminskene. Anneli sēd kā sasalusi, no lejas pa taciņu uzskrej sieva, katliņu pie stīpas vicinādama. Viņa ir gara, vāja, drusku uz priekšu salīkusi. Plati krokoti brunči tai plandās ap kājām. Mugurā īs nosmulēts kažociņš, apakšā ar platu vilnas vīli. Galvā liela, nieraina tiptene, apaļiski aptīta kā turkam. Lielas melnas acis svaidās uz visām pusēm un nikni deg. Viss viņai bēg no ceļa. Vistas ķērgdamas spānus sizdamas, pīlēni veldamies čiepdami. Gaisma šķiras viņas priekšā kā sarkanās jūras ūdeņi priekš izareļa bērniem. Liekas, kā aiz viņus paliktu melna vaga. Viņa atrauj nama durvis, aiz tām namā aizkavējies smilkstēdams nogaidījies stāv citrons. Tikko durvis paveras, tas spraucas ar joni ārā. Belziens ar katliņu pa vieniem sāniem, pa otriem, un kaugdam šļūceniski ar šausmām atskatīdamies citrons aizdiedz pār pagalmu. Annele un puika žogmalē sēd nekustēdamies, katrs savā vietā, un skatās viens otrā. Annele baiļu acīm. Hehe, nu viņa lādēs, teica puika. Lādēs? Annele brīnās. Tā vārda viņa nepazīst. Man māte teica, ka špetna tā kukņā un ceļos un pelni uz galvas un lāda nost. Kā tad viņa lāda? Annele vaicā puiku. Nu tā lāda. Man māte teica, ka nolāda, tas paliek melns.
Ko nolād? Annele brīnās. Vai dzīvu lād? Cilvēkus? Cilvēkus, suņus, kaķus. Kas nāk? Man māte teica. Kaminskene atrāva nama durvis un nošņāca kā vējš bērniem garām uz kalpu klēti. Zēns no žogmalis uzlēca kājās un viņai aiz muguras salika rokas kā tauri un taurēja. Hibī, hibī, lādētāja, tu, lādētāja! Un tad aizdiedza pa to pašu ceļu, kur citrons. Annele arī bija kājās. Viņai sagribējās ko darīt, viņai vajadzēja ko darīt. Viņa karsti kāroja dzirdēt, kā Kaminskene lāda. Annele zināja, kā tas iet. Ilgi ir bailes un nedrošība iesākt kādu lietu. Un tad uzreiz paņem drosmi un izdara. Viņa paņēma drosmi un ātri kā zibens ieskrēja kukņā, kamēr Kaminskene vēl nebija atgriezusies. Iespiedās pašā tumšākā kaktiņā un gaidīja. Kukņas sienas spīdēja melniem sodrēju zvirgzdiem un kāpa. Uzkāpa skurstenī līdz pašām zilajām debesīm. Par ugunskuriem melnos kāšos karājās katli. Ugunskuri bija tumši. Tik vienā kaktiņā bija zem trīkāja aprušināta uguns, uz tās Kaminskenes katliņš. Kamēr acis nebija apradušas, viss bija tumšs, jo gaisma tikai iekrita caur skursteni. Kaminskene ieskrēja un aizcirta durvis, tā ka uguntiņa izbiedēta pasitās sāņus. Annelē sirds sastinga. Kādu laiku sieva rīkojās ap katliņu. Bēra, maisīja, rausa uguni. Uz vāji apgaisnotās sienas viņas ēnas pokaini kustējās līdzi kā mēdīdama. Tad viņa uzlika katliņam vāku, nošņaucās un ilgi slaucīja acis. Nosēdās pie ugunskura, apņēma ceļus rokām un sāka tos šūpot. Šūpoja, iešūpojās, sāka lēnām šņukstēt, tad stiprāk un uzreiz sāka skaitīt. Nu, pašlaik lād, Annele domāja trīcēdama. Kaminskene lādēja. Satriec manus ienaidniekus, ak kungs, satriec manus ienaidniekus, nogāz viņus no troņiem, no viņu lepnām vietām, no viņu augstiem krēsliem, ārdi viņus, plosi viņus, liec viņus par pameslu zem manām kājām, lai saule tiem vairs nespīd dienā, nedz mēness naktī. Lai viņu mēle līp pie viņu žokļiem, lai viņi sakalst un savīst, kā zāle, ko nopļauj. Lai viņu vairs nav, izspļautu viņus no savas svētās mutes, un lai viņu vairs nav. Satriec manus ienaidniekus, kungs, lai saule aptumšojas, lai zvaigznes izdziest, kā sveces, satriec! Annele vairs neklausās, viņa aizspiež ausis dūrēm un pieplok ar sevi pie sodrainās sienas, sakož zobus, lai neizspruktu elsas. Vai, ko nu darīt? Nu es esmu pagalam, nu ir viss pagalam, saule melna, zvaigznes izdzisušas. Vai, nu es esmu kapā, nu neviens mani vairs nevar atpestīt, Kaminskene nolādējusi. Lai gan ausis aizbāztas, Annele tomēr tagad dzird, ka Kaminskenei citāda balss. Viņa saņem dušu un atskatās. Kaminskene stāv kājās, plātās par ugunskuru un baras. Ūja, nešpatnais, negantais, ūja, nu jau viss būs pa lauku, nu jau viss izskries gaisā, trakais, te nu bija, nu ir visu izlaidis pa gaisu. Tas ir Kaminskenes katliņš, kas visu savu saturu izlaidis pa gaisu. Aplietā uguns čūkst, pilns skurstenis baltu garaiņu. Kaminskene norauj katlu no uguns, nosviež to pelnos un pati izšaujas ārā uz klēti, durvis plati vaļā atstādama. Aiz viņas tūlīt izlaižas Annele, kā spārnos noturēts putns. Izlaižas karstajā priekšpusdienas gaismā. Saule ir dzīva! Annele liek pār pagalmu, ko kājas nes. Annele, kur tu skrej, meitēn? Klausi, naču, vai tu negribi maizes?
Vecmāte sauc no klēts. Annele klausa, vecmāte tā ir avotu jaukākais brīnums. Tās 2 dienas jau viņa tik pazīstama ar Anneli, kā mūžu būtu kopā nodzīvojusi. Tad sūta turp, tad to liek padarīt. Vecai mātei ir daudz darbu, ko dot. Ar Anneli runā kā ar lielu cilvēku. Noglauda galvu, pateic mīļu vārdu, un kad atver novītu šo roku, tad tur ar vienu ir kāds brīnišķīgs pārsteigums. Vecai mātei rokā rika maizes ar biezu kārtu, jaunkulta sviesta. Vai gribi meitēni? Annelei spīd acis, kā nu viņa negribēs maizes ar sviestu. Tas ir rats gardums. Ziemu viņas agrākās mājās tā nebija. Mātei bija gan brūnīte, bet tā ziema pienu nedeva. Kad Annele prasīja, kāpēc tas tā esot, tad lielie smējās un teica, lai gaidot, kamēr paiešoties 7 bada gadi. Tad atkal tecēšot piens. Un nu viņi bija garām tie 7 bada gadi. To jau akls varēja redzēt. Annele tur brītiņu sviestmaizi saulē paceltu, lai krietni sasilst. Tad uzmanīgi atbīd ar zobiem sviesta kārtu un nokož pirmo gardo kumosu. Nākošo tāpat. Lai aug sviesta dambītis, lai viss labums un traknums krājas uz beigām pēdējiem kumosiem. Bet arī citrons jau saodis maizes smaržu. Nāk asti kuldams, lieliem lēcieniem, nāk atjaunot vakar iesākto draudzību. Nu, ko tavi sāni? Nesāp vairs belziens no Kaminskenes, Annele vaicā. Kur nu? Saule jau tos sen izdziedējusi. Citronam gribas maizes ar sviestu. Luncinās Annelē priekšā un sauc. Dodo! Skaļi un droši. Annele nolauž gabaliņu no savas rikas un iemet citrona rīklē, kā bezdibenā. Citronam tas kā nebijis. Dodo! Do! Viņš sauc atkal. Nu še vēl Annele iemet otru kumosu. Citrons stāvu gaisā, ķetnas mezdams uz Anneles drēbēm un rokām. Do! Annelei liekas, ka vairāk nekādā ziņā nevajadzētu dot. Viņa šaubās, ar citronu vēl maz pazīstama, bet tomēr viņam nepieklātos vairāk uzstāties un tā prasīt. Viņam vajadzētu prast kauna. Do! Citronis sauc, rasti apstiprinādams. Redzams, neprot kauna. Metīs vēl 3. kumosu tai bezdibenā. Bet pēc 3. kumos citrons kā raķete Annelei krūtīs. Melnās acis kāri degdamas, svaidās kā Kaminskenes pierē, pats melns un pinkains. Citrons prasa visu. Do! Cērt Annelei pie pašas auss, priekšķetnas tai sviesdams pāri pār galvu. Nu nav labi, Annelei sametas bail. Še! Iesviež tam rīklē visu riku, ar trakno dambīti, ar jaukajiem pēdējiem kumosiem. Nu ir miers. Citrons pateicīgi nošņaukā un ir atkal pieklājīgs suns. Aplaiž ap Anneli prieka riksi, laipni paveicina rasti, bet palikt vēl ilgāk Anneles tuvumā tam nu vairs nav aprēķina. Annelē nu nāk raudas pēc sviestmaizes, bet acis izberzusi, viņa ierauga vietu, kur tā vēl nav bijusi. Pie Bērzu kalniem stāv kadiķu krūms, un viens koks skatās šurp, 100 sārtām acīm skries paskatīties. Tā ir mežābele, kas rīt ziedēs. Annele guļ zem mežābeles un domā. Domā par Kaminskeni. Kas tā tāda ir tā Kaminskene? Tāda lādētāja. No kurienes viņa nāca? Annele iebrauc pa jurģiem avotos no vieniem vārtiem, viņa pa otriem, niknuma pilna. Un kas tie tādi bija tie viņas ienaidnieki un kāpēc viņa tos lādēja? Un ko viņa tagad dara? Vai nu tup atkal pavardā un ber pelnus uz galvu? Un skaita tos briesmīgos vārdus? Un vai tad nāks ar tās lielās briesmas pār viņas ienaidniekiem? Pa avotu skursteni kāp liels dūmu staps, vai die? Lūk, tā jau tur ir pati Kaminskene. Redz, kā izkāpja izplešas liela, pastāv kā pabrīnīdamās par lielo gaismu, par zilo debesi.
apgāžas lēnām apkārt, peld pār Laidara pavālu. Margojošā jumta sūna nobīstas un paliek melna. Kaminskene līkst pret kalpu klētspusi, bet zem vītola izšaujas vējš un apsviež to divreiz riņķī. Tā saveļas uz sāniem kā klīstošs dželzis, nu pat lādēs, bet vējš jau tai lēveros, kas nost, citu satin kamolā, svaida un šūpo. Šūpo vējš kādu laiku un uzreiz vairs nekā, kur bijusi, kur palikusi tā lielā lādētāja. Ierausta gaismā kā ogle mīkstā sniega kupenā. Nav vairs nekā. Tikai zilais, krāšņais, varenais debesu loks. Un nenolādēja ne sauli, ne zvaigznes, ne cilvēkus. Nekā, te nu bija lielā lādētāja.